Gadiem ilgi Bangveulu ezera iedzīvotāji saskars ar smagu izaicinājumu. Plašais ezers, kas stiepjas pāri Zambijai, ir viņu šoseja, viņu savienojums ar pasauli. Tomēr ceļošana pa šiem ūdeņiem ir liels risks. Ģimenes ir atkarīgas no laivām, lai nokļūtu tirgos, slimnīcās un pilsētās. Taču bez droša un uzticama kuģa katrs ceļojums ir kā liels solis ticībā. Misijas laiva varētu mainīt visu, taču šī ideja radās traģēdijas rezultātā. Kāds traģisks notikums satricināja Bangveulu ezera kopienu. 7. dienas adventu grupa devās ceļā pāri ezeram, dedzīgi vēlēdamies dalīties ticībā un atbalstīt kaimiņu salas. Bet viņu ceļojums beidzās ar katastrofu. Pēkšņs vilnis apgāza viņu laivu, iemetot visus ūdenī. Daži tika izglābti, bet 14 cilvēki zaudēja dzīvību, tostarp arī kāds bērns. Ģimenes palika sagrautas, sērojot par saviem mīļajiem. 3 kopienas ir pilnībā atkarīgas no ezera. Šis ezers rada daudz izaicinājumu. Ir piedzīvotas daudzas traģēdijas, daudzi negadījumi un zaudēti daudzi cilvēki, tostarp arī paši adventu draudzes locekļi. Tāpēc mēs lūdzam palīdzību. Mēs lūdzam laivu, ja vien varētu nodrošināt drošu transporta līdzekli pāri ezeram. Šajā dienā adventu draudzes locekļi sapulcējas, lai sērotu, lai pieminētu savus mīļos, kurus zaudēja šajā ezerā. Kāds vīrietis, kuru šī traģēdija skāra vissmagāk, tajā dienā zaudēja 4 bērnus. Ejot uz savu tuvinieku kapu vietu, viņu balsis paceļas skumjās dziesmās. Sāpes joprojām ir svaigas, katrs solis atgādina par zaudējumu. Tomēr caur savām sāpēm viņi turas pie cerības uz Jēzus atgriešanos, pie apsolījuma, ka kādu dienu viņi atkal tiksies ar saviem mīļajiem. Šis negadījums šokēja visu valsti un radīja degošu jautājumu, kā padarīt pārvietošanos pa šo ezeru drošāku. Adventu draudze ir apņēmusies nodrošināt drošāku un uzticamāku laivu, kas spēs pārvadāt līdz 60 pasažieriem, taču tās misija būs kas vairāk nekā tikai transports. Tā veicinās draudzes izaugsmi uz šīs salas, ļaujot dibināt jaunas draudzes un sasniegt esošās, kā arī atbalstīt tās ar draudzes vadītāju un locekļu palīdzību. Ar jūsu palīdzību caur 13. sabata ziedojumiem šis sapnis var kļūt par realitāti. Mēs pateicamies ikvienam pasaules kopienai, kas sniedz ieguldījumu šajā projektā. Mēs patiesi jūtam globālās sabiedrības atbalstu. Dāvana, ko ceram saņemt, palīdzēs mums misijā un ļaus sasniegt vietas, kurās vēl neesam bijuši. Dodot jūs ne tikai nodrošināt drošāku pārvietošanās veidu, jūs glābjat dzīvības, jūs izplatāt cerību, jūs palīdzat Bangveulu ezera iedzīvotājiem pārvērst traģēdiju par svētību. Paldies par jūsu atbalstu!